Sveiki! Uzdūros uz video, ko ievietojis kāds ļoti populārs video satura veidotājs YouTube. Un par ko tad būs šis raidījums? Jūs jau nojaušat, kurš tas ir. Tātad, pareiza auto stūrēšana. Šī kunga meita mācās braukt, un es sapratu, ka ir problēmas ar tādu vienkāršu lietu kā auto stūrēšana. Rokas tātad nedrīkst būt krusteniski, un viņa, lai pagrieztos pa labi vai pa kreisi, tad viņa tā tipina. Saprotams, ka šādi tipinot pie 90 grādu pagrieziena, tas būs ilgais ceļš kāpās, kamēr vispār nogriezīsies. Kā tad īsti ir pareizi? Rokas krusteniski nedrīkst būt, atraut no stūres rokas nedrīkst. Tad pamēģināsim, kā tad īsti tas notiksies. Sistēma īstenībā ir ļoti vienkārša. Cik viņa ir pareizi vai nepareizi, grūti pateikt. Tātad mēs nedrīkstam braukt šādi vai šādi. Ja, tātad šādi nedrīkst, šādi nedrīkst. Kā darīt? Nedrīkst, mēs zinām, bet nogriezties taču kaut kā vajag. Tāpēc tagad pamēģināsim teorētiski apgūt pagriezienu pa kreisi. Lai pagrieztos pa kreisi, kreiso roku uzliekam uz pulkstens 12, ar kreiso roku griežam stūri labo slidinam lejā uz pulkstens 6, kur rokas arī satiekās. Tad ar labo griežam stūri tālāk, līdz auto ir pagriezts pa kreisi. Tieši tāpat stūri mēs varam iztaisnot atpakaļ, ja mēs braucam tālāk. Liekas, ka izdevās. Šādi stūrēju es reizi 2 gados laikam, tāpēc jums jāpiedod man par neprecizitātēm. Un tā, pa kreisi mēs kaut kā nogriezāmies, tagad pa labi. Tieši tas pats, tikai uz otru pusi. Labā roka uz 12, ar labo roku griežam stūri lejā, turpinam ar kreiso, un faktiski mēs esam pagriezušies. Varam pagriezt vēl līdz galam un iztaisnojam auto tieši ar tādu pašu algoritmu. Un tagad pamēģināsim braukt. Tātad pagrieziens pa labi. Aiziet. Esam nogriezušies pa labi. Kā tas izskatās dzīvē? Dzīvē tas izskatās šādi. Tad redzam, mēs faktiski pagriežamies 90 grādi un aizējam atpakaļ. Griežam atkal. Rokas visu laiku ir abas divas uz stūres. Tā kā iespējams tas ir un nav jau tik traki. Tātad pa kreisi. Tagad var teikt, mēs apgriežamies. Stūri jau ir līdz galam. Tā tas apmēram izskatās dzīvē. Tātad, nesanāca gluži šādi vai šādi. Tā gluži nesanāca. Par to stūrēšanu ekstremālās situācijās. Diez vai vispār kāds neprofesionāls autobraucējs ekstremālā situācijā jau šausmīgi pareizi to groza to stūri. Tur parasti to stūri vispār labāk negrozīt. Paliek tikai sliktāk. Autosportisti stūri groza maz, viņi visticamāk vairāk strādā ar gāzes pedāli. Un mans tāds ieteikums un novēlējums visiem, kas mēs neesam autosportisti, bet uz ceļa mēs esam vienkārši braucēji, braucam tieši tik ātri, lai spētu prognozēt savas darbības un nenonākt ekstremālā situācijā. Un viss būs kārtībā. Tos noteikumus noteikti kāds ir izdomājis, uzrakstījis. Nezinu, vai viņš pats prot ar mašīnu braukt. Grūti pateikt. Ko es varu ieteikt šiem jaunajiem auto vadītājiem? Pieņemiet varbūt šobrīd šos noteikumus, iemācieties tā kā instruktors jums lūdz un rāda.
nolieciet tiesības un pēc tam manis pēc brauciet, kā jūs gribat. Nu, faktiski neviens jau tā nebrauc, kā mēs te tagad mēģinājām demonstrēt. tā neviens nebrauc. Nolieciet tiesības. Kad tiesības būs kabatā, tad arī iemācīsieties braukt. Nu, varu pat nodemonstrēt, kā tas izskatās dzīvē, kā brauc ar mašīnu dzīvē. Tātad, kad tiesības būs kabatā, tad jūs noteikti brauksiet apmēram šādi. Stūri atgriežas parasti atpakaļ. Tūlīt uztaisīsim 180 grādu apgriezienu. Stūri ir līdz galam. Tātad nav problēma. Priekšā mums 90 grādu pagrieziens. Tas arī viss, kas ir jāizdara. Mašīna jau ir iztaisnojusies. Nolieciet tiesības un jūs brauksiet tāpatās. Iemācīsieties braukt ar vienu roku, ar divām rokām. Tā kā principā galvenais ir tikt pie tiesībām. Un noslēgumā. Lai veicās jaunajiem auto vadītājiem eksāmenā, lai veicās arī visiem pārējiem uz ceļa, braucam prātīgi, cienam viens otru, gan jau mēs to ceļu kaut kā sadalīsim un sastūrēsim. Un braucam tieši tik ātri, lai mūsu sargeņģelis spēj tikt mums līdzi.